ICU metode strādā tikai un vienīgi individuāli ar bērnu. Ja kādreiz kaut kur ir grupa vai vairāk bērni, tad tie jau ir beiguši šo programmu, un tad, ja viņi visi ir kaut kur vienā līmenī, varētu teikt, ka viņi redz un tā viņus var salaist kopā. Bet ICU strādā tikai 1:1 pasniedzējs kopā ar bērnu. Tas ir no 10 līdz 12 reizēm tikšanās nodarbībām. Tas ir kā kurs jāuztver arī, kad mēs sākam, tad maksimums 2 nedēļu pauze var būt, ideāli reizi nedēļā, varbūt pat 2 reizes nedēļā, kad tiekās. Viņš tāds intensīvs kurs, tas nav, es atnākuši, pamēģināšu, nesnāk, varbūt atnākuši pēc pusgada, ar ICU tā nav. Mēs sākam, tas process kaut kur, liekas, tā arī jādomā, tu atver durvis, mēs izejam, mēs aizslēdzam, kurs ir izbeigts. Ir ļoti retos gadījumos man dažreiz, kad nepabeidz un neturpina, tad man ir tāds sajūta, ka tās durvis ir palikušas atvērtas. Tā nevajadzētu, ka vajadzētu viņas aizslēgt, kad mums kaut vai tam bērnam tā redzēšana nevarās, neatverās. Ir citi procesi, kam ir jānotiek, ja ir nākts ar to domu, ka tikai par to redzēšanu, jā, tev ir vilšanās un kaut kas varbūt tiek izjaukts citos plānos. Katrā praksē arī pieaugušajiem strādājot, vai ne, ka nāk ar ekspektācijām, kad mēs gribam efektu, bet īsti varbūt nesaprotam, kas ir patiesā motivācija, kāpēc mums to efektu vajag. Es gribu redzēt, priekš kam tev to vajag. Jā. Ekspektācijas ir tāds liels vārds priekš ICU, bet es iesaku, ja nāk tikai ar to domu, ka bērnam grib atvērt redzēšanu, jo tas ir fun, labāk ne.